2025. gada 6. jūlijā Imantas sirdī, Kurzemes prospektā 15 Rīgā, norisinājās kopienas centra pamatakmens ielikšanas ceremonija. Lai gan ēka jau pastāv, šis bija īpašs brīdis – publiska vienošanās par 90 000 eiro ziedojumu, ko piešķir TX Foundation no Taivānas, lai uzsāktu ēkas rekonstrukciju. Pasākuma laikā tika svinīgi parakstīta trīspusēja vienošanās starp Latvijas Draudžu savienību, ēkas īpašnieku, Adra Latvija projekta īstenotāju un TX Foundation sponsoru. Ēkai ir vairāk nekā 50 gadu, un tai nepieciešami būtiski uzlabojumi – droša elektroinstalācija, kanalizācija, jauni logi, telpu pārplānošana un multifunkcionāls bērnu istabas izveide. Kopienas centrs kalpos vietējiem Pārdaugavas iedzīvotājiem. Tas būs atvērts atbalstam, neformālai izglītībai un sadarbībai. Ceremonijā Eiropas misijas ietveros no Taivānas ieradās TX Foundation prezidente Liza Lin un izpilddirektore Freda Miriklis. Savukārt no Briseles, atbalstot Adra Latviju projektu, bija ieradies Adra Eiropa pārstāvis Tomas Petracek. Bērnu animācija un piepūšamās atrakcijas piesaistīja daudz vietējo ģimeņu, un pasākums izvērtās par patiesiem svētkiem. Priekšā ir gads, lai paveiktu daudz, lai nākamajā vasarā šis centrs jau varētu pilnvērtīgi darboties un kļūt par īstu vietu, kur pulcēties, mācīties un kalpot viens otram.